Jo, ar jums Maksims Damīdovs, a.k.a. Lācis. Šeit mēs jautāsim Ogres tehnikuma audzēkņiem par tehnikuma atmosfēru. Jo, mēs esam iekšā tehnikumā. Iečekojiet šito skaisto vestibilu vienkārši, vaibiņš, atmosfēra prikolīga šeit. Jo, ar jums atkal es, Lācis, maucu meklēt kādu mērķi, ko paintervēt. Kur šits fliks, man tā liekas, ļoti grib, lai viņu nointervēt. Jo, Džeki. Jo. Kā tu sauc? Man sauc Mārtiņš. Kā tu vērtē tehnikuma atmosfēru? Ir ok. Es teiktu, ka diezgan mierīgi. Man patīk. Tā tīri ok, ja patīk? Jā. Malacis, principā. Mēs ejam meklēt nākamo mērķi. Ar jums atkal Lācis. Mēs atradām nākamo mērķi. Labdien, kā jūs sauc? Artis. Kā jūs vērtējat tehnikuma atmosfēru? Labi. Bet, ja nopietni, tad tehnikuma atmosfēras vērtēja ļoti labi. Audzēkņi savā starpā ir saliedēti, nekašķējās, nestrīdās, neapbižo viens otru. Es uzskatu, ka tā ir ļoti labi. Labi, liels paldies. Mēs maucam meklēt nākamo mērķi. Jo, atkal jums ir Lācis, a.k.a. Maksims. Un tad, kā var redzēt, teķī arī ir kaut kāda čilzoniņa, tāda atpūtē, piemērota vietiņa. Welcome! Ar jums atkal es, Lācis. Skolotāji, kā jūs vērtējat tehnikuma atmosfēru? Man šķiet, ka atmosfēra šeit ir ļoti laba. Par to foršo atpūtas vidi tiek atkal daudz domāts, tiek ierīkoti atpūtas stūrīši, un jauniešiem ir ērtāk un foršāk pavadīt savu brīvo laiku. Un man kā skolotājai ļoti patīk arī darba vide, te ir ļoti jauki kolēģi, un es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kāpēc ir nākt mācīties uz Ogres tehnikumu, gan arī strādāt. Labi, liels paldies! Un tad mēs atradām jaunu mērķi, ko intervēt rekurmāts un pie šitā fujeka. Kā tevi sauc? Adrians. Kā tu novērtē tehnikuma atmosfēru? Diezgan ok. Ir tāds tīrs 6 no 10. Tas labi, ka vismaz 6. Jā, pozitīvi. Labi, paldies. Mēs maucam tālāk. Kā jau jūs uzminējāt, arī jums atkal es. Tagad mēs iesim skolas bibliotēku, kur var palasīt grāmatas, pasēdēt datoros. Let's go! Sveiki! Tātad, kā jūs varat redzēt, šeit ir daudz sekcijas ar grāmatām, šeit ir karjera. Šeit ir grāmatas, tā kā, Tātad, šeit var pačīzot arī uz pufiņiem, uz viena pufiņa, kas pirmais atnāk, tas ir ieņem to vietu. Tur jūs varat redzēt datorus, tur arī strādā cilvēki, netraucēsim viņiem. Mēs maucam tālāk. One there? Come on, back truckers, and talk to Teddy Bear. Well, I keyed the mic and I said, "You got it, Teddy Bear." And the little boy's voice came back.